Pret mani ir uzsākts krimināla process, un es esmu pie Andra Tauriņa, zvērnāta advokāta no Sorainen, lai viņš man atbildētu uz jautājumiem, ko tas īsti nozīmē, kas vispār notiek. Pasaka, kāds ir mans status reāli, jo tur viss putrojās. Ir uzsākts krimināla process, nav? Nu, sveiks. Tātad tas, ko mēs redzam no policijas publiskajiem paziņojumiem un arī no tev izsniegtā dokumenta, kurā tu esi parakstījies par informācijas neizpaušanu, tad tas, ko mēs varam apstiprināt, un tas tik tiešām nav šī paraksta pārkāpums, ir tas, ka tu esi persona, pret kuru uzsākts krimināla process. Šis status tev ir piešķirts krimināla procesā, kurā tiek izmeklēts šis iespējamais noziegums par uzbrukumu Latvijas valsts meža infrastruktūrai, un šī procesa ietvaros policija ir izteikusi pieņēmumu, ka tu iespējams esi uzdevies par citu personu, un šī uzdošanās par citu personu saziņā ar hakeri policijas ieskatā ir noziegums. Bet tas ir noziegums sazināties ar hakeri? Nu, mans uzskats ir īsa atbilde, ka tas nav noziegums, jo policijai būtu jāpamato, ko tad tu esi konkrēti pārkāpis, kādi normatīvi akti aizliedz sazināties ar hakeru Latvijā, jo pat ja policija izmeklē šo kibernoziegumu pret Latvijas valsts mežiem, tas nenozīmē, ka cits personas arī nevar veikt savu neatkarīgo lietas izmeklēšanu, es tā ļoti vienkāršot saku. Nu, analoģija būtu tāda, ja valsts policija, piemēram, izmeklē cilvēku pazušanu, ja, mēs nevaram saukt pie atbildības cilvēkus, kas arī brīvprātīgi organizējas un dodās mežā meklēt pazudušus cilvēkus. Ja, tā kā šajā gadījumā tu kā brīvprātīgi cilvēks, kurš šī tēma pastiprināti interesē un kurš informē sabiedrību par šādiem jautājumiem un izglīto, tu esi veicis savu tā kā neatkarīgo izmeklēšanu un attiecīgi ziņojas sabiedrībai par to, ko tu esi noskaidrojis. Un policijai nav ekskluzīvas tiesības aizliegt kādam ar to nodarboties. Vismaz Latvijā nav tāda likuma, kurš teiktu, līdz ko policija uzsāk kaut ko izmeklēt, neviens cits nedrīkst par šo vairs interesēties. Ja tu, piemēram, būtu iepriekš parakstījies vai būtu brīdināts par kaut ko, tā būtu varbūt cita lieta, bet šobrīd policija nav spējusi, vismaz publiski mēs neredzam šādus skaidrojumus. Bet labi, kas publiski izskanējis, par kuru pantu tad viņiem vēršas pret mani? Tas, ko es saprotu no policijas publiskajiem paziņojumiem, un vakar tad vadījos tas, kas ir izplatīts sociālajos mēdījos, tad tiek inkriminēts vai izteikts pieņēmums, ka tu iespējams esi saistīts ar šo noziegumu, tātad šo kibernoziegumu, bet šī saistība izpaužas patvarībā. Un patvarība nozīmē, ka tu esi patvaļīgi sazinājies ar šo hakeri, uzdevies par citu personu, proti par Latvijas valsts meža pārstāvu un veicis sarunas par izpirkuma maksu. Pagaid, bet es varu patvarīgi izlasīt e-pastu savu? Vari, bet acīm redzot valsts policijas ieskatā, tas ir nozīmes. Kā jau es teicu, mans uzskats ir atšķirīgs. Bet jebkurš var patvarīgi kaut ko izdarīt? Nu, jebko. Kā jau es teicu, likumā ir diezgan precīzi pateikts, lai konstatētu patvarību, tad ir jābūt pārkāptai noteiktai procedūrai, kas... Kādai procedūrai? Tad likumam, kurš uzliek noteikti kaut kādu kārtību pildīt. Piemēram, ja tu būtu amatpersona, tad būtu likumā noteikta kārtība, kādā veidā tu veic vienu vai otru darbību. Tu nedrīkstētu to veikt citādi, piemēram. Ja? Plus, kas ir vēl jākonstatē, ir būtisks kaitējums. Šajā gadījumā ir ļoti grūti tādu būtisku kaitējumu saskatīt, jo policija vismaz nav tādu publiski paziņojas, kas ir šis būtiskais kaitējums. Tas, ko mēs noprotam no policijas publiskā paziņojuma, ka iespējamais šis būtiskais kaitējums izpaužās policijas darba traucēšanā.
policijas darba traucēšana. Bet atkal, policijas darba traucēšana, tas ir atsevišķs pāns, kur ir diezgan specifiski kritēriji. Ja? Piemēram, kaut kāda pirmstiesas izmeklēšana, ziņu izpaušana, kas pēc tam tagad traucē. Bet vēlreiz, nav policija aizliegusi, un tev arī kā pilsonim nav jāzina, ko policija izmeklē. Tu kā blogeris, kā viedokļu līderis, kā IT entuziasts, kā persona, kur komunicē ar sabiedrību un māca sabiedrībai atpazīt šos riskus, tev nav jāzina, ar ko policija nodarbojas. Tā ir tava brīva darīšana, kā tu izmeklē šos jautājumus. Un es būšu godīgs, tajā pašā dienā, cik es noprotu, tika uzsākts krimināla process, lielais krimināla process. Es nezināju, ka tas tiek uzsākts. Tev arī tas nav jāzina, un tev arī nav jāzina, ko policija dara vai ko nedara. Tas priekšstats, ko policija rada ar saviem publiskajiem paziņojumiem, ir tas, ka viņi iespējams arī būtu sazinājušies ar hakeri un paši veikuši šo nosacītu leģendas paziņošanu, ka arī viņi ir varbūt LVM pārstāvji un uzsākt sarunas. Līdz ar to tas, ko es šeit saredzu, ir tāds varbūt mazliet ego demonstrēšana, pagaid, tu esteidzies mums priekšā, jo, protams, ka tu nozagi šo pārsteigumu efektu, jo diez vai tagad tas hakers nākamreiz komunicēs, ja uzradīsies cits Aivis no LVM un teiks, klau, mēs esam Aivis no LVM2. Viņš teiks, pagaid, es jau ar viedu runāju. Tāpēc tas ir tas, ko var netieši starp policijas paziņojumu rindiņām izlasīt, ka respektīvi, ja tu esi viņiem traucējis kaut kādā mērā. Jā, bet tie publiskie paziņojumi bija, ka viņi nerunās ar teroristiem un tādā garā. Kas nozīmē faktiski nevis, ka tu viņiem traucē, bet man šķistu, ka konkrētajā gadījumā varbūt šie ego jautājumi būtu jānoliek malā, policijai klusi ar tevi jāsazinās un jāsadarbojas un attiecīgi šādā veidā jāizmeklē, jo, protams, tagad saceltais strādrīdis nevienam nepalīdz, un visvairāk tas nepalīdz saukt pie atbildības īstos nodarījumu veicējus, jo, protams, ka šīs ziņas ir arī gan jau, ka starptautiski izskanējušas. Jā, bet vai ir svarīgi tas, kā es pieteicos, kad es rakstīju hakerim, ka esmu Aivis no LVM? Te ir mazliet tāda nianse. Jautājums ir katrā tādā krimināla procesā, kurā mēs vērtējam personas atbildību, ir jāvērtē vairāki kritēriji. Tad jāvērtē nodoms, jeb tavs nolūks. Jā. Pieņemsim citu gadījumu. Ja tu būtu uzdevies par valsts kaut kādas institūcijas pārstāvi un pieprasījis kukuli, un tad ir pilnīgi vienalga, vai tu sev nosauc īstas personas vārdā vai izdomātā. Tu, piemēram, saki, es esmu no valsts ieņēmuma dienesta, mani sauc Aivis. Jā. Es neveikšu tev kaut kādas pārbaudas, lūdzu samaksā man kukuli. Tajā gadījumā ir vienalga, kā tu vārdu nosauc, jo tu principā radi priekšstatu, tavs nodoms ir noziedzīgs, viņš ir ļaunprātīgs, un tajā situācijā šī uzdošanās par citu personu, protams tev var inkriminēt šo atbildību. Jā. Šajā gadījumā tā uzdošanās par Aivi no LVM, manuprāt, nevar inkriminēt tev nekādu atbildību, tāpēc, ka tas ir vienīgais veids, kādā veidā vari un jebkurš izmeklētājs var, faktiski atvērt šo noziedznieku sarunai. Jo, ja tu teiksi, klau, es esmu Elvis un es šeit pētu šādu jautājumu, diez vai viņš tev kaut ko būtu atbildējis. Protams. Un, manuprāt, tas, ka tev ir šī padziļinātā izpratne par IT drošības jautājumiem, par kibernoziegumu lielo bildi, tas dod pamatu uzskatīt, ka tu pazīsti šo valodu, kādā runā noziedznieki, un ka tavs nolūks tieši šādas frāzes izmantošanai bija pareizs, tas bija nepieciešams un samērīgs, un tas nekādā gadījumā neliecina par taviem ļauniem nolūkiem, un vēl vairāk tas neliecina par to, ka tiek aizskartas LVM, Latvijas valsts mežu, kaut kādas mantiskās vai nemantiskās intereses. Starp citu, vakar Auguls man ziņoja, ka LVM raksta apliecinājumu vai dokumentu valsts policijai, ka viņam nav pretenzija pret manu rīcību.
Tas kaut ko ietekmē šajā lietā? Manuprāt, tas ļoti daudz ietekmē. Tas ļoti daudz ietekmē, jo vēlreiz mums nav pilna bilde ar izmeklēšanas materiāliem, tas ir izmeklēšanas noslēpums, un pat ja būtu, mēs nevarētu par to daudz runāt. Taču, kā jau es teicu, lai konstatētu šo patvarību, kas tev tiek inkriminēta, attiecīgi ir jākonstatē šis būtiskais kaitējums. Būtiskais kaitējums saskaņā ar tādu vienkāršotu tādu izklāstu ir vai nu tur mantisks zaudējums, un šajā gadījumā mēs nerunājam par mantisku zaudējumu, ko tu esi nodarījis, vai arī citas ievērojams apdraudēts intereses ir, ja? Mums pagaidām ļoti grūti ir ielīst policijas izmeklētāju ādā un saprast, nu, kas tad viņu ieskatā ir šis būtiskais kaitējums. Bet ja mēs saņemam no potenciālās cietušās puses, kas šajā gadījumā ir Latvijas valsts meži, jo it kā tu par viņiem esi izlicies viņu vārdā, vai ne? Un ja mēs saņemam no viņiem apstiprinājumu, klau, mums nav pret Elvisu nekāda pretenzija, tieši otrādi, viņš šajā visā procesā ir ar mums komunicējis un palīdzējis saprast lietas apstākļus, problēmas, mērogu un dziļumu, tad mēs to lietu vispār lūdzam izbeigt, jo šeit jau nav šī būtiskā kaitējuma. Jā, starp citu, paldies Latvijas valsts mežiem, viņi ļoti atsaucīgi bija visu laiku sadarbojās, bet ko tu domā par valsts policijas preses relīzēm, kur viņi lieto vārdus, ka es esmu izlicies par valsts institūciju darbinieku? Tā ir ļoti pretrunīga komunikācija. Pirmkārt, manuprāt, ļoti lielā steigā rakstīta, kur mēs zinām, kā valsts institūcijās strādā sabiedrisko attiecību cilvēki, kas raksta preses relīzi un tad kopā ar izmeklētāju un tad droši vien šī komunikācija līdz galam nav bijusi īsti veiksmīga. Pirmkārt, attiecībos policijas tādu publisko komunikāciju man šķiet, ka tā ir nekorekta. Pirmkārt, jānorāda, ka tavs status persona, pret kuru ir uzsākt krimināla procesa, paredz aizliegumu fiksēt visu šīs pret tevi veiktās darbības. Tad tas ir pats zemākais iespējamais status, kāds varētu būt krimināla procesā. Ja? Tas nozīmē, ka nevis tu tiec turēts aizdomās, bet tiek izteikts vienkārši pieņēmums par to, ka tu varētu būt saistīts. Tas nozīmē, ka nedrīkst nekādā veidā tevi tā publiski asociēt ar šo nodarījumu. Tas, ko policija ir izdarījusi, un tas bieži vien tiek darīts, un manuprāt, tā ir milzīga kritika šajā situācijā, policija jau nav nosaukusi tev vārdā. Policija ir norādījusi, kāda persona ir sazinājusies ar hakeri, nesaistīt, vai ne? Un, protams, ņemot vērā šo apstākli, ka tu biji publiskoši informāciju sociālajos mēdījos, un ļoti daudz pilsoņi to redzēja, tad nav šaubu, ka pēc tam preses relīzē norādot uz neidentificētu personu, vārdā nenosaukt, cilvēki tāpat sapratīs, ka ir runa par tevi. Un tādējādi, manā ieskatā, šāda policijas komunikācija ir vērtējama ļoti kritiski, un par to būtu vērts izteikt aizrādījumu policijas amatpersonām, maigi izsakoties, lai pārtraukt šādu praksi, jo tas tomēr aizskar kaut kādā mērā tavas tiesības kas krimināla procesā ir paredzēts, tavas tiesības. Ja? Šis status paredz to, ka neviens nezin, ka pret tevi ir veikts kaut kāds procesuāls darbības. Bet policija tomēr pārkāpa šo aizliegumu. Lūk, kas attiecās uz šo paziņojumu, ko policija norāda, ka tu esi, tas tavs jautājums bija par institūcijas vārdā. Kā jau es teicu, ļoti pretrunīgs šis paziņojums ir, jo lasot gramatiski šo paziņojumu, man nākas pieņemt secinājumu, ka policija uzskata Latvijas valsts mežus par institūciju. Tas tā nav. Ja? Bet tur arī bija dažāds, bija vienā vispār par Latvijas valsts mežu un valsts institūciju darbinieku, kas par abiem esot izlicies. Tad citur jau bija apvienot vienā. Tā ir ļoti pretrunīga un maldinoša informācija, jo Latvijas valsts meži
ir valsts kapitāla sabiedrība, tad komerctiesību subjekts, un attiecīgi tā nav valsts institūcija, un šajā gadījumā, kā es teicu, Latvijas valsts meži vismaz ir indicējuši, norādījuši, ka nekādas pretenzijas nav, tāpēc tas arī liekas ļoti, ļoti pretrunīgi. Man interesē parunāsim par to presas brīvību, jo ja šādi var izrīkoties pret jebkuru cilvēku, kurš veic neatkarīgo žurnālistiku, pat ja viņš nav preses uzdevumā to darījis, bet vienkārši veic savu izpēti sociālajos tīklos, ja šādi var vērsties, tad mēs principā pazaudējam jebkādu objektivitāti sociālajos tīklos, un viss, ko tu redzēsi, viss saturs ir ar bailēm iebiedēts, runā tā, kā ir jārunā, nevis to, ko tu esi izpētījis. Tev tā nešķiet? Tad varbūt sāksim ar to tavu statusu. Tad, kas tu esi? Kas tu esi? Tas droši vien būtu ļoti svarīgi šajā visā stāstā. Policija uzskata, ka tu esi cilvēks, kurš ir IT speciālists un punkts. Ja? IT speciālists un punkts, kurš ir nesankcionēti tagad sazinājies ar hakeri. Tā otra versija, kāds izskatās no malas, ir, ka tu diezgan daudz publicē izglītojušu saturu par kiberdrošību, tu uzstājies mēdījos, tu sniedz intervijas, tu veic eksperimentus, tu uzdodies par naivu upuri, ja, par naivu upuri, un pēc tam tu atmasko šos noziedzniekus. Un man šīs darbības savukārt tīri kvalitatīvi izklausās, ka ir tādas, izmeklējušās žurnālistikas darbības. Jo manuprāt, un šis mans viedoklis sakrīt ar tādu vispārēju tiesu praksi un arī Eiropas padomes tad šo nostāju, ka šeit ir svarīgi nevis tas, kāda tev ir šī apliecība, kabatā žurnālists, bet tas, kādas darbības pēc būtības tu dari un kādu sabiedrisko diskusiju tas rada. Un tad, tad nav starpība, vai Inga Spriņģe izliekās par cilvēku, kas pērk pakalpojumus no šarlatāniem, un attiecīgi veikt šo eksperimentu, vai izliektais paņēmies Latvijas televīzijā izliekās par kebabu cepēju un pēta kaut kādu schēmu, vai tu izliecies par aivi? Ja? Vai ir pareizs man salīdzinājums, ja esmu pabeidzis kultūras akadēmiju un es pēkšņi atklāju programmēšanu un es sāku programmēt, un tajā brīdī es taču esmu programmētājs, vai ne? Bet tā ir pareiza analoģija? Ir cilvēki, kas kā autodidakti ir apguvuši kaut kādu profesiju, un viņi to dara daudz profesionālāk nekā cilvēki, kas ir beiguši konkrēto profesijas, apguvuši profesiju skolā. Es teiktu, ka tas nav izšķiroši, kāda ir tava izglītība. Izšķiroši ir tavas darbības, ko tu dari, nodoms un kādu sabiedrisko diskusiju tas rada. Tas, kas vēl ir jāņem vērā, ir tas, ja mēs runājam mazliet par tādu blogera pielīdzināšanu žurnālistu statusam, jo Latvijā žurnālistu definīcija ir pietiekami sena, vairāk 10 gadus sena, un šobrīd notiek diskusijas par šī attiecīgā preses likuma labošanu, modernizēšanu, atbilstoši mūsdienu garam, jo tajā laikā, kad 90. gados rakstīja, tad nebija ne blogu, ne kādu citu formātu, Tagad tie formāti ir tik ļoti attīstījušies, ka arī individuāli cilvēki, kas ir tā kā viedokļu līderi, tad viņi var rīkoties kā profesionāli žurnālisti. Tas kritērijs, kas ļoti svarīgs, ka viņi nav jau katram žurnālistam jāintervē citu cilvēku, piemēram. Viņam var būt formāts, kurā viņš arī stāsta par kaut kādām savām izmeklēšanas darbībām un izglīto sabiedrību. Tas, kas ir jāievēro žurnālista ētikas standarti, ka tu nesniedz maldinošu informāciju, ka tu nesniedz propagandu, ka tu netaisi skandālus tur, kur tie nav, ka tu profesionāli izpēti kaut kādu jautājumu un tad publiski to iepako tā,
lai tas tādam mērenam sabiedrības loceklim ir veicina viņu tādu pratību, tādā gadījumā IT drošības pratību. Bet šī lieta ietekmēt tomēr to objektivitāti un presas brīvu vai? Man šķiet, ka tas, ka es varbūt nepārspīlētu tādu viena gadījuma lomu. Protams, ka tajos presas brīvības indeksos bieži vien, kad tiek intervētas personas, viņas atsaucas kaut kādiem skaļiem gadījumiem. Kādreiz ir bijuši tur žurnālistiem tur kratīšanas veikts mājās, un tas tad nāk šajā gadā tur Latvijas presas brīvības indeksā tur nobīt dažas vietas uz leju. Es nedomāju, ka tam ir kaut kāda tāda ārkārtēja loma, taču tas var radīt dažiem cilvēkiem, kas nodarbojas ar to, ko tu dari, kaut kādu, kā lai saka, atturēt viņus no aktīvas, varbūt, rīcības un kaut kādā mērā ar pašcenzūru nodarboties. Un tā nav laba situācija, jo žurnālistiem pašcenzūra, tas nozīmē, ka viņi ir iebiedēti. Es drīkst izpaust vienu lietu, ko man izstāstīja viens no izmeklētājiem, kas nebija saistīts ar manu kriminālu lietu. Viņš pastāstīja par citu. Lūdzu. Viņš teica, ka viņi vienu tādu tiktokeru, kurš rādīja hakošanas ierīces, paņēma aprunāties, principā viņu aizvēra ciet. Un populārā praksa, un es arī braukāju pa hakeru konferencēm, visādiem pasākumiem, ir nekad nevaino hakeri. Ja viņš, protams, nav izspiedis naudu vai nozadzis vai nodarījis ļaunumu. Hakers vispār, tas termins ir sačakarēts. Hakers ir tās, kurš liek ierīcēm darīt to, kam tās nav paredzēts. Tā ir vienīgā hakera definīcija. Tas, ko visi cilvēki saprot ar hakeri, patiesībā ir krekeri un dažādi kibernoziedznieki. Hakers pats par sevi vienkārši viņš izdara kaut ko, kas nebija paredzēts, un labais hakers, tas saucamās baltās cepures hakers, viņš par to noziņo. Un tas, ko tie cilvēki rāda šajās konferencēs, viņi ir tur ielauzušies mega sistēmās, viņi ir valdības datus ieguvuši, un pēc tam, protams, to visu noziņo valdībai, viņi saņem arī atlīdzību par to, tas būtu cita diskusija, par to mēs nerunāsim, bet arī, pēc tam pastāst par to publiski. Mums Latvijā ir tā, ka, ja tu par to pastāst publiski, ka šeit ir tāda ievainojumība, šo var uzlaust, tu uzreiz esi noziedznieks. Nevis tas, ka tu parādīji. Labi, es pateikšu, varbūt izgriezīsim, bet viņi arī man par to piesējās, ka es rādu pārāk daudz un es apmācu noziedznieks. Un tas ir vidējais mana TikTok vai sociālo tīklu komentētāju viedoklis, ka tu jau apmāci šobrīd hakerus. Nē, hakeri no manis neko nemācās. Viņi mācās no daudz profesionālākiem cilvēkiem, kas to vien dara, kā ar kibernoziedzību nodarbojas. Es nodarbojos tīri ar ierīču pabakstīšanu, palaušanu, ievainojumību atrašanu, un tur es arī apstājos un visus to noziņoju. Un šajā gadījumā ir viens apklusināts. Viņš vairs nepublicē par to. Tas tavs jautājums ir, vai šāda policijas rīcība var atturēt, pirmkārt arī tāds viedokļu līderis, un otrs arī tās automāti baltos hakerus. Jā, tas var radīt tādu atturošu efektu, atsaldēšanas efektu, angliski sauc chilling efektu. To nevar izslēgt, taču tā problēma ir tāda, ka policija šajā gadījumā, manuprāt, pārāk strikti interpretē šīs tiesības. Tad pirmkārt jānorāda, ka Eiropas Savienības direktīva, kas ir tieši kiberdrošības jomā pieņemta, kuras ir dalību valstīm jāievieš Latvijā, tad ir ieviest šī direktīva. Direktīvas tātad apsvērumos, principos ir norādīts, ka dalību valstīm ir jārūpējas par noteiktas kārtības ieviešanu, kas aizsargātu tā saucamos, labi, es teikšu vienkāršotā valodā, baltos hakerus, kas izmeklē incidents un brīvprātīgi vai labprātīgi vai labos nolūkos palīdz atklāt šīs problēmas. Un man šķiet, ka šie visi gadījumi, par kuriem tu runā, un arī tas tavs gadījums, tas liecina, ka Latvija tomēr nav izdarījusi šo mājas darbu, ka mums nav
šī kārtība sakārtot, kurā mēs spētu aizsargāt baltos hakerus, kuri veic sabiedrībai labu darbu. Tad mums nav šie principi sakārtoti. Tam būtu jābūt izdarītam. Un man ir tāda cerība, ka pēc šīs lietas iespējā tas tiks sakārtots. Tad šeit ir aizsardzības ministrijas kompetence, kas ir minētā, tad minētā direktīvas ieviešana ir aizsardzības ministrijas kompetence. Būtu ļoti vērtīgi aizsardzības ministrija, tad izmantot šo iespēju. Jā, nacionālās kiberdrošības likums. Jā. Bet jautājums ir, kas man tagad draud? Tāds sliktākais scenārijs. Sliktākais scenārijs ir, ka tev mainītos status uz aizdomās turamo, pēc tam jau lieta tiktu nosūtīta uz prokuratūru, tad tu būtu apsūdzētais, un ja prokuratūra, tad celt tev apsūdzību, un tad nosūtītu tiesu. Tas būtu ļoti nelāgi, bet, es domāju, ka tik tālu mēs negribētu, lai lieta nonāk. Tā problēma ir ar šo lietu tāda, ka konkrētajā krimināla procesā tad tas pamata noziegums ir šis kiber uzbrukums. Un man ir tāda nelāga nojausma, ņemot vērā šo starptautisko raksturu konkrētai lietai, ka Latvijas policijai neies diezko ātri izmeklēt to nodarījumu. Un šī izmeklēšana varētu vilkties ļoti, ļoti daudzus gadus, varbūt tā arī nekad netikt atrisināta. Un nav īsti saderīgi ar tādu cilvēktiesībām, ka tev šis status būtu nesamērīgi ilgi, ja, un virs tavas galvas karāto šis zobens ar to izdarīto pieņēmumu. Līdz ar to tas loģiskākais risinājums, ka attiecīgi amatpersonām, kuras izmeklē nodarījumu, vajadzētu tomēr saprast, ka ir pārsteidzīgi kļūdaini pieņēmumi izdarīti un godprātīgi attiecīgi arī izbeigt pret tevi to lietu. Paldies! Es domāju, tu vēl kaut ko varbūt gribi piebilst. Nē, man viss ir pateikts, domāju, mums jāturpina darboties. Jā. Paldies tev milzīgs un turpinam. Davai? Jā, čau!